Un sveicināt, mīļie! Šodien mēs dosimies nelielā čennelingā. Un šis ir čennelings mūsu Ēģiptes grupai. Un šodien mums ir tāds aicinājums, lai šajā čennelingā pie mums pievienojās mūsu skolotāji. Tie skolotāji, kuri ar mums dosies kopā ceļojumā. Mums jau ir vairāk informācijas atklājušās, kura ir ļoti interesanta un nāk jau caur mums. Un es ticu, ka vēl līdz ceļojumam atnāks vēl vairāk. Un varbūt tieši šis video būs interesants tiem, kuri vēl gaida savu saucienu uz Ēģipti, jo ir palikusi tieši viena vieta, kā mēs esam paši to sarēķinājuši, jo mēs jau esam grupiņi savākušies, un mēs gaidām vēl to vienu, kas pievienosies šim ceļojumam kopā ar mums. Un jā, varbūt tu sajūti to savu saucienu, ka tu esi ar mums kopā Ēģiptē. Nu ko, uzsākam šodienas čennelingu. Nu, man šobrīd rāda, kad es esmu tādā kā augstā tornī. Augstā tornī. Tādā kā templī, bet tornī. Un sajūta ir tāda, kad es esmu tajā piramīdas spicītē. Un es jūtu to staru, kas tiecās iekšā zemē. Tu esi. Tu esi. Saules meita. Saules meita. Un šeit augšā, tā kā un sajūta ir tāda, tā kā no zemes, tā kā tiek piešķirtas vai iedota, aktivizēta Merkaba, un sajūta ir tāda, kad es paceļoties tajā piramīdas augšā, tajā zelta kupolā, jeb zelta tajā piramīdas, tajā trīsstūrī, kas augšā ir pašā augšā, kas fiziski vairāk nav, es varu pacelties un šķērsot pasaules brīva.
iegūt brīvību, atbrīvoties, iegūt brīvību, kļūt brīva, būt tur, kur es gribu būt. Būt tur, kur man jābūt. Būt tur, kur es esmu. Savienoties ar savu garu, ar savu cilti, ar savu dinastiju. Un sajūta ir tāda, ka man jau sen vajadzēja būt prom. Un sajūta ir tāda, kad ir nogājis kaut kas greizi. Un radusies šī iesprūduma sajūta, ar ko turpinas dzīve šeit. Atkal un atkal. Atkal un atkal. Rā. Dievs rā. Saules dievs. Stāv manā priekšā. Mana meita. Mana meita. Viņš man ir uzlicis savu roku uz pieres. Viņš tā kā pilda mani. Apgaismo mani. Izgaismo mani ar zeltu. Un tā sajūta, ka tajā piramīdā, kad viņš tā man izgaismo, visa piramīda pielīst ar zeltu. Visa zeme. Tā kā pirmie saules stari, kad tiecās pāri zemei, tā es caur mani šie stari pārpludina visu. Saules gaisma. Svētība. Svētība man un visiem, kas ar mani kopā. Svētība mums. Svētīti jūs. Es te neesmu viena, man te daudz blakus. Svētīti jūs. Un tagad es jūtu,
Un es pēkšņi jūtu sev izīdas spārnus. Un es jūtu, kā es tos spārnus svētīta. Es esmu izīdas svētīta. Mēs esam izīdas svētītas. Mēs esam izīdas. Un šobrīd tā sajūta, kad katrai no mums priekšpusē atnāk skolotājs. Mēs stāvam tā kā tādā vienā rindā. Man ir pie vienas rokas, pie labās rokas un pie kreisās rokas. Un tāda sajūta, ka šobrīd gribās noliekties. Nolikt savu cilvēcisko ego. Un noliekt galvu pie zemes. Noliekties gaismas priekšā. Nolikt savas zemās enerģijas, savu ego, lepnību. Un ļaut savienoties un ienākt gaismai. Mēs esam noliekušās. Un tā sajūta, ka mums dod iespēju pacelties, mums padod mūsu skolotājs roku. Pēkšņi es sajūtu sardzi. Es sajūtu lauvas. Viņas ir bijušas vienmēr klāt, lai sargātu mūs. Lai nekas slikts nenotiktu. Un tieši tagad viņi ir klāt, lai turpinātu šo darbu. Sargājot mūs šeit fiziskajā pasaulē. Tie var būt kādi cilvēki, kas darbojās lauvas, sfinksas, pēc sfinksas pavēles, kas rūpējās, lai mūsu dzīvē viss notiktu tā, kā tam jānotiek. Un viņi kļūst arvien aktīvāki, jo mūsu gaisma straujāk ceļas, jo viņi kļūst arvien aktīvāki. Ir nepieciešams atbalsts lielāks, un viņi ir klātesoši. Un mēs ieejam tādā kā centrā. Mēs bijām tā kā uz tādas vienas līnijas, un tagad mēs ieejam centrā. Aplī. Un iekšējā centrā stāv mūsu skolotāji, un ārējā centrā mēs.
Un tagad notiek kaut kāda lauka kārtošanās. Un sajūta ir, ka tas ir. Mēs stāvam katrs savā starā, tur, kur mēs esam. Vai kas ir tā iniciācija, uz kuru mēs ejam, esot šeit? Katram no mums ir šajā brīdī savā dzīvē iespēja paveikt. Katrai no mums ir iespēja atvērt augstāku līmeni, izejot no tā, kā tu dzirdi savu dvēseli. Tev pietuvojās tavs skolotājs un sniedz savu roku. Varbūt tā, ka vairākam ir viens skolotājs. Taču tev ir jāsajūt tā sava saikne pašai. Tavs kurators. Jo tā sajūta, ka šis augstākais skolotājs ir tas, kas pietuvosies tieši Ēģiptē, un tavs kurators aizvedīs pie viņa, parādīs, akcentēs to skolotāju, tu sajutīsi ar sirdi. Tu viņu vari šobrīd redzēt, jo viņš stāv tavā priekšā. Un tas ir kā aicinājums. Jo tev šeit uz zemes ir brīvā griba. Es varu šeit būt. Un es vienmēr šeit esmu. Un līdz ko tu ieskatīsies manās acīs, tu zināsi, ka esi gatava šai mācībai. Tev ir jāspēr pirmais solis. Un es būšu klāt, lai palīdzētu tev virzīties par tavu gaismas ceļu. Tu zini, kas es esmu. Un es zinu, kas esi tu. Šobrīd ļoti spēcīgi izjūtu to, kā atvienojas tāds, gribās teikt, zemais plāns, zemās frekvences. Viņas šeit, tā sajūta, ja pirms tam bija kaut kāda sajūta, kad zemās frekvences ir apvijušās ap kājām, negrib laist vaļā, tad šeit šobrīd viņas tā kā atsprākst. Un ienāk gaisma. Zemās enerģijas tās ir. Nav varas pār tevi.
Tas nozīmē to, ka caur šo mācību, kuru tu ej, tu iegūsi spēju un spēku un drošības sajūtu, šo pavadoni, kas ies ar tevi kopā šajos procesos, lai tu atvienotos no veltām saistošajām, no tā kā zemajām enerģijām, kas ir sekojušas tev no laiku laikiem. Un man saka, lai Agija nesatraucās, ka tur ir serapis bejs un viņš tur abas divas tavas rokas. Un viņš tev vaļā nelaidīs. Pie daigas es jūtu zaļo staru. Man vieglāk pateikt ir krāsās stabilu zaļo staru. Ilarions. Jā, Ilarions. Bet zaļais stars, vai ne? Tu arī jūt zaļo? Zaļais, jā. Jā. Man šķiet, ka Inga ir uz violetā stara paša sākuma, uz transformatīvā stara. Iet cauri transformācijām. Daiga. Un pirmais, kas man uzlic, uz oranžais. Oranžā krāsa. Par Daiga jau aiju. bija Nē, zaļa. nē, par aiju es runāju. Par aiju es runāju. Aiju jūtu un saku Daiga. Aija. Es jūtu oranžu staru. Ieva. Zeltīti zils. Bet zeltīti zils. Zeltīti zils. Agnes. Vēl antra bija. Antra. Tirkīzu. Tāds tirkīs. Agnes ir centrā. Varavīksne. Rozā. Mīlestība. Rozā. Zelts. Balts. Bez nosacījuma mīlestība. Agija. Ko? Agija. Agija. Agija bija serapis bej. Viņš rokas turēja viņai, lai nelaid vaļā rokas. Es pilnīgi jūtu, ka viņš nelaiž viņai vaļā rokas. Visus nosaucām. Šeit ir tā sajūta ir tāda, kad ka tās sajūtas var mainīties atkarībā no tā, un krāsas var mainīties atkarībā no par ko rodās interese. Nostiprinās interese. No sākuma ir kaut kādi procesi, nostiprinās interesi, un tad var mainīties šī krāsa un šie stari. Un man rāda uguni tādu.
Tas ir atkarīgs no tā, kā notiek transformācijas, un tad var mainīties. Iespējams, ka šīs te krāsas vai šie te skolotāji šobrīd ir aktuāli pēc, pēc tiem uzdevumiem, kuri tiek veikti šajā dzīves periodā. Un man nāk tā sajūta, ka man vajag aizsūtīt to aprakstu par visiem šiem te stariem, lai jūs saprastu, kādi skolotāji un sajustu viņus vēl vairāk un spēcīgāk. Un kādi stari ir tiem dalībniekiem, kuri vēl nav atnākuši, kurus mēs vēl nezinām, bet viņi ir klātesoši. Pirmais uzreiz 2. 2. Viens ir sudrabaini. Sudrabs iekšā, es vienkārši jūtu sudrabu iekšā. Sudrabaini. Nu, tur ir sudrabaini balts. Un mazliet iekšā ir tāds zaļi zils, bet ne tirkīs, ne tik tāds tumšāks varētu būt. Man kāpēc liekas vīrišķa enerģija. Pirmā tās teicienā, ka tā ir vīrišķa sudrabaini balts un vīrišķa enerģija. Es saku, jums taču vajag kādu pavadoni, kādu kavalieri, sargu. Es tad jums pavadīšu. Un tā var būt arī sieviete ar ļoti spēcīgu vīrišķo enerģiju. Un otrs, kurai nepieciešama atvērt šo sievišķo enerģiju. Jā. Tā ir sieviete, kurai ir aktīva vīrišķa enerģija, un šeit viņai varēs notikt šīs sievišķās enerģijas iniciācija, kas arī ir. Un otra. Šeit es redzu sievieti ar vainadziņu galvā, ar ziediem, ļoti maiga būtne. Tāda rozā, nu tāda rozā. Ļoti sievišķīga būtne. Afrodītes enerģija tāda, maiga, glāstoša. Viņa kā eliksīrs mūsu grupai. Tā ir Larisa. Tā ir Larisa. Jā. Viņa ir ielikta kā grupas biedrene. Viņa ir tāpēc ir 2, tāpēc, ka viņa ir grupā. Viņai arī notiks tie procesi tādi kā mums. Sieviete. Jā. Ko tas dod? Viņa jau ir tajās enerģijās. Un viņa tā kā caur cilvēcisko spektru kaut kādā veidā inicē arī mūs ar to, ka viņa visas šīs dienas, jo viņa tajās enerģijās dzīvo, un līdz ar to ir kaut kādā veidā vieglāk mums nodot to plūsmu, tas, ka viņa tur ir klātesoša. Bet tur ir tāda sieviete. Jūs redzēsiet. Jūs redzēsiet. Ai, tas ir tā. Neatdaliet viņu no kolektīva. Nu, tā kā mēs te, jūs tur, kad viņa ir tā kā viena no jums. Viņa ir viena no jums.
Vai cik skaisti. Un tagad jūs varat sākt uzdot jautājumus. Labi. Tad pirmais jautājums. Kāda mūsu grupas dvēseles skolotāja, kuratora būs klātesoša mūsu ceļojumā uz Ēģipti? Un šeit nāk uzreiz tieši tāda atbilde, kad kuratori savedīs kopā ar dvēseles to augsto skolotāju, jo šobrīd viņi saredz, kad mums ir šāda vēlme. Viņi pieņem mūsu lasījumu faktiski, kad ir šie te skolotāji, kuri pievienosies arī tiem, kuri varbūt nav iepriekš zinājuši par šādiem skolotājiem un nepārzina skolotājus. Tāpēc šeit ir nepieciešams tāds adaptācijas laiks, lai nostiprinātos saikne tiem dalībniekiem, kuri neko nezina par šiem skolotājiem. Tāpēc tiks sūtīta informācija, lai nostiprinātos individuālā saikne. Jo nevar caur stāstījumu iegūt to pašpieredzi, bet viņi zina, kur pietuvosies. Bet viņi grib, lai katrs pats viņu sajustu, jo tikai tad tam būs tāds efekts. Nekā tad, ja tagad pateiks priekšā viņu, tu sajutīsi viņu, kurš ir tas stars, un man rāda par to informācijas apjomu, kurš pie manis jau ir, kas man jānodod tālāk, lai iepazītu un viņu sajustu, jo tikai tad var tas kontakts notikties. Un dvēseles kurators izveidos šo saikni, lai varētu šis kontakts notikties. Un tagad tā sajūta ir katru lieku šīs stara. Tas ir šobrīd vieglākais saprotamais veids. Un notiek tāda kā salāgošanās, gribās teikt, lai tu nepaietu garām. Un kāds grib runāt? Laiks. Saliks visu pa vietām. Noteiktajā laikā tu zināsi, kas ir kas. Pat tad, ja tavs prāts to neapzināsies, tava dvēsele tieksies, tava dvēsele zinās. Pat tad, ja tu to apzināti nesajutīsi. Tavs ceļš ir zināms. Tavs ceļš ir gaismas ceļš. Tavs ceļš ir laimes ceļš. Un mēs esam šeit, lai to tu ietu. Tā sajūta, ka mēs tiešām pa šiem stariem ejam tā kā uz centru, uz vidu, uz vēl lielāku gaismu, ja katrs tur bija tajā tā kā savā krāsā, bet mēs ejam tā kā uz centru, uz to balto gaismu arvien tuvāk un sanākam tā kā kopā pie Dieva radītāja. Tas ceļš, tu viņu nevar ātrāk iziet, kā tu viņu var iziet. Kā katram tas ir paredzēts. Tu nevari izskriet, tu nevari pārskriet. Katram savs temps.
Katram savs pavadonis. Vienmēr blakus. Un tāda drošības sajūta iestājās, it kā tev tiešām būtu, tu būtu mazs bērns un tev pie rokas ir liels dieviņš, kurš tev ved ar rociņu. Un pēkšņi es jūtu, kā es kāpu tā kā pa trepēm lejā. Un ir sajūta, ka viss būs labi. Viss būs labi. Nebaidies. Zeme ir skaista un iespēja pilna. Brīnumaina. Tev vēl ir daudz lietu un vietu, ko redzēt. Man uzvilka kājās gumijniekus. Man uzvilka kājās gumijniekus, lai man dubļi neķerās klāt. Aptuveni tā. Bet es taču zinu, ka man ir nu, tā pie rokas skolotājs, un viņš ir liels. Ja es esmu tā kā maza knīpa divām bizītēm, tad viņš ir ļoti liels, un es jūtos pilnīgā drošībā, ka man pilnīgi nekas te nevar notikties. Es esmu drošībā šeit uz zemes. Un mēs esam pilnīgā drošībā ceļojumā. Visi. Visi. Jūs esat drošībā. Jūt pilnīgi tādu ienāko drošības sajūtu. Un ko man rokās iedā, man kaut ko rokās iedā. Tādu kā kristālu es tur rokās. Un man tā vilkme ir tāda, kad es to kristālu ielieku šeit iekšā. Es kaut ko atgūstu. Mēs kaut ko atgūstam. Zaudēto daļu. Mēs atgūstam zaudēto daļu sevis. Un mums ir debesu aizsardzība. Lai šeit mēs to atgrieztu. Un vadība. Un man šķiet, ka mēs varam pāriet tālāk. Otrais jautājums. Kā mums jāsagatavojās ceļojumam? Kas mums ir jāzina pirms ceļojuma? Kā mums sagatavoties šim ceļojumam? Pirmais nāk tāda sajūta, ka jums jānodrošina, lai viss būtu ērti. Lai viss būtu ērti un mēs šo ceļojumu spējam izbaudīt. Ne tikai no tāda garīgā aspekta, bet arī no tāda fiziskā aspekta, cilvēciskā aspekta.
neveidot sev papildus sarežģījumus, pēc iespējas ērtāk, vieglāk, lai prāta mežģis neuzstājas ar papildus sarežģījumus ceļojuma tādā vieglumā. Vieglumā atbraucām, vieglumā aizbraucam. Netaisam pārāk sarežģīti, jo tas iespaido arī to, ja mūsu prāts būs aizņemts ar sarežģītu procesu uzrīkošanu, laist visu tādā vieglumā, jo tad augša tā kā īsti netiek klāt un nevar palīdzēt, jo mēs ar prātu esam visu tā kā izveidojuši pārāk grūti vai sarežģīti, pēc iespējas vienkāršāk. Uzticēties augšai, sadarbība, palīdzība viens otram. Tāds komandas gars, tas jums palīdzēs mobilizēties un veikt šo ceļojumu veiksmīgi. Un patīk šī doma par to, ka mēs taisam svētdienas, tā kā sazvanu un šo čenu un noskaņojamies. Tas veido jau mūsu komandas garu, un mēs esam noskaņojušies, nevis sākam skaņoties tur pirmajā dienā vai lidostā vai kā, bet mēs jau skaņojamies pirms, un mums ir iespējas daudz lielākus procesus visiem tā kā dabūt, un šis ir ļoti svētīgs darbs, ka noskaņošanās un saskaņošanās notiek jau iepriekš. Grupa jau ir gatava, saskaņota, un gaismas spēki var būt vēl klātesošāki un vēl labāk sagatavot jūs darbam. Tad, lai mēs esam tādā čiliņā, nevajag pārāk satraukties, ļauties. Un tad tas ceļojums arī tāds būs. Atlaist tā mierīgāk. Un tad tie procesi mums varēs notikties daudz harmoniskāk, vieglāk. Jo ar teiksim, tādu pārāk lielu satraukumu un tādu nospriegojumu mēs izveidojam ceļojumā sarežģījumus. Bet mums vajag pilnībā faktiski atlaist un mierīgi. Tas ir galvenais, kas mums ir jādara, gatavoties šim ceļojumam. Bez tāda lieka stresa. Tāds mieriņš un čiliņš, un ļaut tiem procesiem notikt, tad viņi varēs daudz vieglāk implementēties, integrēties. Caur to baudu un to prieku un to čiliņu tas viss var notikt. Tās ir augstās vibrācijas. Ja jūs jau sagatavosiet sevi uz šīm vibrācijām, tad tie procesi var notikties. Biļetes tur atrodas, tur viss notiekās. Līdz ko mēs esam šajā vibrācijā, uzreiz viss viegli atrodas pretī, var panākt, roku padot un tam līdzīgi. Mēs esam gatavi uzņemt. Ja mēs esam sapīkuši, un tam mums netiek vispār klāt. Un mums ir jānotur šī vibrācija, un tas cilvēkam var būt diezgan pat grūts uzdevums. Tāpēc svarīgi ir turēt, tā kā turēt buru uz šo te pozitīvismu, lai procesi var notikties. Dvēseli zina, kādiem procesiem jānotiekās, un jo mierīgāk jūs būsiet, jo vienkāršāk arī būs atlaist to, kas tur ir iestidzis, iesprūdis vai vēl kā tam līdzīgi. Un saņemt atpakaļ. Šī atvērtība un miers un čiliņš.
Viņi saka, tāpēc jums programmā ir divas, nu, tā kā pilnība atpūtas dienas, un tajās dienās vēl pat ir labi, ja jūs izdomāsiet, nu, teiksim, tādām spā procedūrām vai tur tādām ķermeņa karalienes procedūrām, aptuveni tā, karalienes procedūrām, nodarboties ar sevis lutināšanu, lai šīs lietas, lai tāda vesela daļa, kura tur noklīdusi, ir Eģiptē, ir priecīgi atgriezties jūsos, un jūs dabūnat šo enerģiju, nu, kad jūs atgriežaties ar jaunu enerģiju. Tas ir tas, jo viņa nevar implementēties tad, ja jūs esat nu, tur nīgri, dusmīgi un vēl kaut kas, viņai būs grūti. Viņai būs grūti ienākt šai gaismas daļai. Viņa nevar ienākt faktiski. Jūs esat noslēdzies. Tas ir galvenais uzdevums. Čils. Galvenais uzdevums noskaņoties uz čilu. Jā, tas jums arī bija jāzina. Labi, nākamo jautājumu. Lūdzu sniegt katram dalībniekam skolotāja kuratoru vēstījumu pirms ceļojuma. Un tieši atnāk Serapis Beiz. Jā. Agija. Mana meitene. Mana meitene. Mīļā saulīte. Tu esi uzlikusi. Tu esi atradusi. Tu sadzirdēji. Tu sadzirdēji sevi. Sadzirdēji savu gaismu. Tu zini, tu esi gaisma. Tu esi gaisma. Viņš noglauda tev galvu. Un viņš nelaiž tev vaļā. Tā sajūta, ka tur veidojās saikne, un viņš negrib laist tev vaļā. Tev ir šis kontakts arī no savas puses ir tā kā jāveicina, jāpanāk. Es tevi gaidu. Sevis priekš. Ai, es nezinu, kā viņi, es eju kaut kā uz priekšu, un nu, man nākošo rādāju. Jo es zinu, es redzu, kurā vietā tā kā stāv. Draiskula. Un tāda ļoti draiska enerģija. Tāds dzīves prieks. Tāds dzīves prieks. Tas nav tāds par mieru, tas ir tāds par tādu apņēmību. Mīļā. Tik daudz, kas vēl jāpaveic. Tik daudz vēl, kur jāizbrauc.
Daudz kur vēl. 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 Jāizbauda. Mēģinam sajust viņu. Sajūta ir par sievišķu enerģiju. Un tā ir lēdija. Es ar viņu neesmu pazīstama. Ledī Nada. Jā, Lēdija Nada. Jā. jā, lēdija. Ar lēdiju Nādu es esmu pazīstama, bet es caur viņu, caur oranžo šo staru, es viņu pati jūtu tajā, tajā rozā starā. Bet jā, lēdija Nāda, tā ir. Tikai tev ir cita tā frekvence viņai. Jā. Ļoti labi. Ir ko izzināt. Antra. Ļoti priecīgi. Sajūta. Sajūta, ka gribās dziedāt. Sajūta, ka gribās atvērties. Tā, ka arfa, dvēseles stīga, vibrācija, dvēseles arfa, arfa. Tas ir kā noskaņošanās uz savu dvēseles stīgu. Būt pašai sev. Lai to. Un ir tāds, man pat gribās teikt, tā kā eņģelis, tā kā tāds, es viņu nezinu. Vēl nezinu. Jo man arcēnģelis Ariels man nāk ļoti, kas ir šī te dievišķā daba, kas atver vaļā šo dievišķo dabu. Labi. Ejam uz priekšu. Ir Daiga. Jūs jau esat čomi. Jūs jau pat kopā nostājušies, viņš tevi apķērs ir. Tā kā tāda dviņu liesma, tāda pilnīga sajūta. Ļoti tuvi. Runājat vienā valodā. Kaut ko jaunu viņš tev iedos. Kaut kādu jaunu aspektu. Viņš rāda tādu, kā, man gribās teikt, svēto grālu. Viņš atvērs tev tavu svēto grālu. Zināšanas. Viņš rāda, šeit viņas ir.
tiksi savienot. Tu zini. Nav šaubu. Ejam un daram. Tālāk ir Inga. Dvēseles alķīmija. Saint-Germains. Dvēseles alķīmija. Tā sajūta nāk tāda, ka šeit ir kaut kāds uzdevums saistīts ar svina nomazgāšanu no sevis, atbrīvošanos no smaguma. Un tieši neskapēc svins. Tur notiks tā kā pārkausēšana. Dvēseles alķīmija. Un tā kā atvērsies kokons, jo šobrīd ir kaut kāds tāds periods, kas ir kokonā iekšā, un tur pilnīgi no iekšpuses, tur pilnīgi nāk tādiem uguņiem ārā, un tā kā dzimšana, tā kā, kad no kokona nāk tauriņš ārā, tāda ļoti sajūta ir. Tur vismaz ir tas, ka tur ir, pārgriezts, man pat gribās teikt, ka pārgriezts šis te, vēl viņš nenāk ārā, bet ir tas, ir zināšana, aptuveni tā sajūta ir tāda, es zinu, kas es gribu būt. Šī transformācija. Es zinu, uz kurien es gribu iet. Es vēl nelienu tā kā ārā, bet notiek, tur sāk sprakšķēt, un tur notiek alķīmijas process. Pavadonis ir Saint-Germains. Lai godinātu viņu, var kaut ko violetu, bet ne tumšu, labāk gaišu, pavelkāt. Velkāt apģērbā, ieviest gaišu violetu toni. Lai harmonija, bet ne tumšu, gaišu tieši, lai vieglāk. Mazāk melna. Lai pašķīdina. Melnu tikai balansam. Pateicībā. Ieva. Man saka, ka te stāv vēl viena meitene. Viņas stars sudraboti balts. Sniega karaliene, viņa saka. Sniega karaliene. Te ir sajūta par ledu, ka jākausē ledus būs. Kausēsim. Pagaidām neko vairāk nesaka. Un mēs varam pāriet tālāk. Ieva. Mamma un tētis. Mamma un tētis. Gaida. Iekšējais spēks. Izcilība.
novērtējums, balva, pacietība, pabeigtība, atlaišana, brīvība, pateicība, mīlestība. Tur arī skolotājs. Šis ir kaut kas tāds, kas ir jānoslēdz. Un kad kaut kas nāks, noslēgums. Noslēgums. Visi. Agnes vēl paliek. Un man saka, man pašā sākumā pateica jau Saules Dievs. Jā, varam iet tālāk. Kopīgs vēstījums visiem. Uzreiz sāsinājās šeit. Trešā acs. Un sajūta ir tāda, kad katram notiks, katram cik paredzēts, notiks šīs te apziņas paplašinājums. Apziņas paplašinājums. Šis ir ceļojums par apziņas paplašināšanu. Un man rāda vēl citus ceļojumus. Viens novada pie nākamā, nākamais vēl pie nākamā. Un tā ir iespēja baudīt dzīvi. Ne paši ceļojumi, bet tas ir tāds kā durvis atvērt jaunajai pasaulē. Tas ir apziņas paplašināšanās uz jauno pasauli. Tā kā uz jauno zemi, tā kā uz jauno pasauli, tā kā uz jauno dimensiju. Katram tieši tik, cik tas ir gatavs. Visiem kopā jaudīgi. Visiem kopā priecīgi. Arvien vairāk iepazīt to, kas jūs esat. Arvien vairāk savienoties ar to, ko jūs patiesībā spējat un varat. Kas jums ir bijis atņemts, aizliegts. Būt sev. Būt savai pilnajai versijai. Šeit uz zemes. Tik, cik zemes frekvences šobrīd atļauj. Un atļauj jau vairāk nekā jūs izmantojat. Un šobrīd ļoti spēcīgs trešā čakra iedarbojās
pilnīgi sāk griezties, un sajūta ir tāda, ka nāk iekšā informācija un kodi par savu misiju uz Zemi, par to, ko jūs esat atnākuši šeit darīt. Tas būs kā savienojums, tas būs kā atgādinājums. Ēģipte to saliks, tā kā pa vietām, sabalansēs, lai tas varētu pēcākā laikā. Šito jau stāstīja, manuprāt, pirmajā čenelingā, lai tas pēcākā laikā varētu tā kā implementēties, integrēties. Un šo kodu harmoniski saņemšana. Šis process jau ir uzsācies ar nodomu vien, ka jūs tur brauciet un esiet. Nu ko? Esiet laipni aicināti savienoties ar sevi. Pateicībā. Ļoti labi. Un dodamies uz priekšu. Un noslēdzošais jautājums, kāda nozīme šajā ceļojumā ir Nefertārī? Saules meita. Viņa arī ir saules meita. Tāda pati. Parādi man, kas tur notiek, kāpēc viņa ir pasaukusi. Viņa ir pasaukusi. Atgūt. Viņa ir atdevusi savas daļas, sadalot sevi dievietēm. Ir laiks savienoties. Šīs daļas ir izplodušas pasaulē. Un viņa tā kā sauc viņas atpakaļ. Atmodina, lai varētu augšām celties. Tā ir daļa no procesa. Sievišķības augšām celšanās. Viņa ir kā saule, kas spīd cauri gadsimtiem. Viņa ir kā saule, kas spīd cauri gadsimtiem.
savienoties ar šo sauli. Tā kā spīd tālāk. Kronēšana. Būt kā saulē. Iniciācija. Ceremonija. Apzinātība. Apgaismība. Klātesamība. Pateicība. Tur nebūs šobrīd ķidāšanas nekādas. Tas bija viņas ziņojums. Tas bija viņa ziņojums. Saules dieva. Un ļaujam vienkārši peldēties šajā zelta gaismā. Vieglumā. Mums nav jārisina pagātnes problēmas. Mums jāmirdz sevi. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Mēs saņemsim šo enerģētisko informāciju, kas mums ir nepieciešama. Mums ir jāzina, ka mums nav jārisina pagātnes lietas. Mēs esam kā bākas, kas uztver to, kas gaismu, kas jāuztver. Pateicība. Pateicībā, pateicība. No sirds uz sirdi. No gaismas uz gaismu. Mīlestībā. Un šobrīd saslēdzās zemes sakrālais sloks, jo bākas, gribās teikt, bākas saslēdzās ap visu zemeslodi. Un ieiet tāda zelta plūsma, kas izgaismo tālāk. Lai top, ir tapis. Esmu šeit tagad.